Lūdzot par dziedināšanu, mēs ņemsim vērā Dievu vārdus un ieklausīsimies tajos. Lai tie neizslīd no mūsu apziņas un redzesloka, ieglabāsim tos savās sirdīs, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Mēs lūdzam pēc mūsu debesu Tēva žēlastības, jo viņš ir mīlošs un ar labu prātu piedodošs. Viņa žēlastība ir pāri visiem tiem, kas viņu piesauc. Tādēļ tuvosimies viņam bez bailēm, lai atrastu žēlastību un saņemtu palīdzību tad, kad mums tā visvairāk vajadzīga. Dievs vēlas, lai mēs viņam tuvojamies, jo viņš mūs mīl ar savu lielo žēlastības bagāto mīlestību. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, viņš ir darījis dzīvus līdz ar Kristu. Viņa žēlastībā mēs topam izglābti. Kad Kristus nāca pasaulē, viņš nevien runāja par Dieva mīlestību, bet to rādīja cilvēkiem, dāvināja tiem dziedināšanu Dieva žēlastībā. Lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, Kristus teica uz triekas ķerto: celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un cilvēks cēlās un gāja uz mājām. Kad Jēzus nāca, viņš ne tikai stāstīja par Dieva žēlastību, bet parādīja, ka viņam ir vara piedot grēku. Ja ticam, ka Kristus var piedot grēku, mēs ticībā saņemam dziedināšanu Jēzus vārdā. Pār mums atspīd mūsu glābēja mīlestība ne tādēļ, ka mēs būtu kaut ko labu darījuši, bet viņa žēlsirdībā tiekam mazgāti atzimšanai un atjaunot svētajā garā. Āmen.